Esiet sveicināti RTV skatītāji raidījumā Īsi un konkrēti. Cilvēki ar īpašām vajadzībām arī vēlas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir nodarboties ar sportu. Un tieši par to šoreiz mēs runāsim raidījumā. Un mums šeit studijā ir arī 3 viešņas. Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte, sveicināti. Sveiki. Speciālā sporta centra dibinātāja un vadītāja, arī Latvijas speciālās olimpiādas valdes locekle un Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas valdes locekle, arī fizioterapeits tajā skaitā Nadija Strazdiņa. Vēl šodien šeit mums studijā ir Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrības vadītāja, arī mamma bērnam ar īpašām vajadzībām Jana Krūmiņa. Sveicināti. Varbūt sāksim stāstu šodien diskusiju tieši par paralimpiešiem. Un šajā laikā, kad treniņi lielākoties notiek ierobežotā skaitā, kādas ir tās iespējas trenēties tieši šobrīd? Ja mēs sākam runāt par paralimpiešiem, tad viņiem viss ir kārtībā. Viņi ir profesionāli sportisti, un viņiem treniņi ir atļauti, viņi trenējās. Bet ne visi paralimpieši ir cilvēki vienkārši ar invaliditāti, kuri nodarbojas ar parasportu, ja pielāgoto sportu. Un jā, šeit ir problēma tieši tāda pat kā jebkuram citam pašlaik šajos apstākļos, kad ir tikai atļauti individuāli treniņi vai arī ārā. Un liela problēma, protams, ir šī brīdī, teiksim, bērni, jaunieši ar īpašām vajadzībām, tie, kas vēlas sportot, viņiem tas ir, diemžēl, bet pašlaik liekts, jo viņi nevarētu, teiksim, +7 grādos kaut kur ārā uz ielas mēģināt sportot. Bet mēs jau mēģinājām to darīt pirmajā vilnī, jeb tajā sākumā pašā. Un kāda bija šī pieredze? Pieredze bija tāda, ka tas viss notika attālināti, Zoom platformās, spēlē pat mājā tenisu. Jā, ar tenis bumbiņām, laimīgās mammas, 2 bija stikla tur sekcijās, bet viss kārtībā. Bet jā, bērni ir aktīvi, jo viņiem vajag kustēt. Un tīpaši mēs esam ievērojuši tie bērniņi, kas iesaistās tieši sporta aktivitātēs, un nav jau jābūt obligāti sportistam. Vienkārši tas ir priekš bērna, priekš viņa attīstības, šis parasports, fiziskās aktivitātes, viņi to grib darīt. Viņiem vajag, viņi pierod pie tās kustības, pie kaut kādas neatkarības tajā brīdī, varbūt no mammām vai no omītēm un tētiem un asistentiem, jo viņš ir savā kaut kādā nišā un viņš sporto, viņš ir kopā ar saviem vienaudžiem un līdzīgiem. Tad, jā, viņiem tas ļoti pietrūkst un bērniem ir ļoti grūti sēdēt mājās, bet tad, kad viņi zūmā viens otru tur redz datoros un vēl tur pa vidu ir treneris, kurš liek viņiem pareizi elpot un arī dziedāt un ko tik viņi tur nedara, tad vismaz kaut kā laiciņš paiet. Bet, protams, kad bija tas uzreiz tas pirmais, kad tu vari iet ārā un atkal būt kopā un sportot, protams, uzreiz citādākas emocijas un viss pavisam savādāk. Nadija, vēlos arī jums pajautāt, kādas ir šobrīd iespējas sportistiem, jauniešiem trenēties? Kāda ir infrastruktūra? Vai pietiek šīs vietas ir, kur to darīt? Es varbūt vairāk varētu pastāstīt par savu novadu, bet piekdien vēl apzvanīju 24 kopā jau sporta skolotājas, kuri darbojas ar šādiem skolēniem, un situācija visur vienādi. Ka principā es padalītu tās pielāgotās fiziskās aktivitātes tādās 3 blokos cilvēkus, kas iesaistās tajās. Tā būtu skolā, pēc skola jaunieši un pēc tam pieaugušie un seniori. Tad, ja runājam par šo bloku, kurš ir skola, tad tur viss ir kārtībā. Skola, piemēram, 15 gadus nostrādāju skolā, kur ir speciālās izglītības programmas, un tur viss ir kārtībā. Gandrīz 5 reizes nedēļā ir sports, fiziskas aktivitātes, pareizi sakot, un tas ir sports, tas ir ritmika, un es arī vadīju ārstnieciskas vingrošanas nodarbības, un arī individuāli, kā fizioterapeita viņi darbojas, piedalās sacensībās, protams, vietējas un Latvijas mēroga, kā arī ārvalstu. Tātad starptautiskās sacensībās problēmu nav. Problēma sākas tad, kad šis ir 2. bloks. Kad aizēju pabeidz skolu un ko tālāk. Un tur jau ir šī problēma,
principā informācija ir ļoti maz, un ir tā, ka nevienmēr, es domāju, ka visu var pielāgot. Mēs varam pielāgot jebkuru aktivitāti, varam pielāgot arī inventāru, visu varam atrast. Ir jābūt cilvēkam, kas to dara pirmām kārtām, viņam jābūt interesētam. Ir jābūt arī, kas grib piedalīties un grib iesaistīties, un vecākie, kas atbalsta. Un, jā, un kā šo informācijas apriti varētu veicināt? Par to informāciju. Es domāju, jebkuram cilvēkam paprasa, vai tu zini, kur ir ģimenes ārsts un kur ir aptieka? Jā, visi zina, kur ir aptieka, visi zina, kā aiziet pie ģimenes ārsta, saņem šo recepti, aiziet uz aptieku un nopirkt medikamentus. Ja tu paprasa, vai tu zini, kur tu ies sportot, kad tev būs 20, vai kur tu vari rītā aiziet pasportot, vai svētdien zini, kur ir sacensības? Man šķiet, ka ne visi to zinās, un ģimenes ārsts neizrakstīs recepti, fizisko aktivitāšu recepti. Vieglāk tomēr tabletīt, lai iedzer cilvēku tabletīt, un ir labi, jā. Un tā informācija nav, jā. Mums noteikti sabiedrība ir jāmeklē tādu veidu, kā mēs varam pirmām kārtām informēt, sagatavot šo cilvēku grupu, kurā regulāri sevi reklamē, kurā iesaistā un kurā gatava strādāt. Un kurā to informāciju nodod vecākiem. Vecākiem ir informācija. Un tas ir tas svarīgākais. Nevis tad, kad viņš pabeidz skolu un kur tālāk, bet jau skolas laikā jau tiek ievirzīts. Ja? Tu varēsi vēl pēc skolās aiziet patrenēties, piemēram, vietā, X vietā. Un jo mēs zinām, ka sporta skolā viņi nevar iet trenēties, jo sporta skolai vienkārši neļaus man samelot, nav šādas programmas. Ja? Un līdz ar to, jo es uzrunāju gan visus pārējos, varbūt, ka varam īsti darboties, nav kas vēlas. Jā, jo visi iet uz rezultātu. Jāna, jūs kā mammas varbūt pieredze, kā līdz jums nonāca informācija par šīm sportošanas iespējām? Mēs piedalījāmies Apērona rīkotajā pasākumā, kur bija tieši tenisa aktivitāte, un manai meitai tik ļoti iepatikās, kad viņa ilgās sarunās ar mums vecākiem tomēr mūs pielauza, lai mēs vestu šiem treniņiem, jo es ļoti labi apzinājos, kas tas ir par darbu, papildus rehabilitācijai, papildus viņa tobrīd gatavojās iet skolā, jo vajadzīgs bija speciālais pedagogs, lai viņu varētu startēt vispār izglītojušā skolā. Papildus tām interesēm, kas viņai ir māksla, tad vēl bija jāieliek kaut kur sporta aktivitātes, bet tad, kad mēs sākām viņu vest, viņi tik ļoti aizrāvās, atrada tur savu jaunus draugus, tā kā paplašināja to savu redzesloku, un mums ir brīnišķīgi treneri, un tad tu vienkārši saņemies, atrod to laiku un vadā to bērnu. Jā. Bez tenisa vēl ar kādiem sporta veidiem nodarbojas? Patiesībā jau nav daudz to sporta veidu, ko bērns ratiņkrēslā var nodarboties. Un svarīgi arī, cik tas ir tālu no tavām mājām, lai tev nav jābrauc cauri visai Rīgai vai jābrauc uz vispār citu pilsētu. Jums piedāvāja ratiņdejas, kas bija ārpus Rīgas, un tas tiešām sarežģīja. Vienmēr ir jāskatās arī, kur tu vari to bērnu izvadāt, jo pārgurs bērns, kurš ir terapija, skola, vēl kaut kādi pulciņu, sports, tas jau nevienam nav vajadzīgs. Tam visam jābūt tā sabalansētam. Ko tas prasa no vecāka, lai bērnu izvadātu, lai viņš varētu piedalīties šādā sportā? Tas prasa nežēlīgu darbu. Man ir katru dienu vismaz 1 vai 2 nodarbības pēc skolas. Tas ir viegli vai tas nav viegli? Tas ir ļoti, ļoti grūti. Ļoti grūti. Un te atkal ir jau nākamā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir šis asistentu trūkums, jo es labprāt šo bērnu pēc skolas uzticētu asistentam, kas viņu var izcilāt, izvadāt, un es varētu turpināt savus darba gaitas, bet, diemžēl nē, ir pašai tas jādara, jo neviens cits par tādu samaksu un tādiem noteikumiem nebūs gatavs manu bērnu vest, cilāt, pārģērbt, atkal vest atpakaļ. Daiga, vēl par infrastruktūru runājot, kādas īsti ir šīs iespējas? Vai lielākoties tomēr Rīgā vai arī reģionos ir pieejamība? Tas ir ļoti labs jautājums, un līdz arī konkrēti ir tā, ka pašlaik Izglītības zinātnes ministrijā ir arī darba grupa, kurā arī es esmu iekšā, un tieši konkrēti novērtēt, cik daudz kas ir pielāgots Latvijā, kādas tieši sporta infrastruktūra, kas ir pielāgots. Tad man bija
vienkārši tādu riktīgi izbrīnu, kad to pat nezina Izglītības zinātnes ministrijā. Ja? Cik daudz mums ir sporta vietas, nami, skolas, zāles, kas būtu pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti. Vai tas tiks meklēta šī informācija apkopota kaut kā? Ne, mēs katrā ziņā, mēs kā Paraunskā komiteja, mēs esam mēģinājuši tā kā apkopot, bet tas ir tikai tādos lielākās vietās, lielākās pilsētās, tur, kur mums ir, kā piemēram Nadija, Kuldīgā, tad mēs zinām, kas notiek Kuldīgā. Mums ir Daugavpilī sportisti un treneri, mēs zinām, kas notiek Daugavpilī. Tur, kur nav nekāda speciālisti vai biedrības vai treneri, mēs neko nezinām. Piemēram, pēdējais pārsteigums, tas bija wow pārsteigums, ka mēs tā kā domājām, ka taisīsim maziņās Paraunskās sporta dienas. Un tā kā reģionos, iet tā kā uz reģioniem un sākām apzvanīt tieši sportā vietas, nevis skolas, bet sporta vietas, tā kā olimpiskie centri. Un tikko bija tā ziņa, vai ne, Rēzekne, olimpiskais centrs, viss ir atvērts, viss ir skaisti, tikko nesen. Un es zvanam un prasam, varbūt, ka mēs pie jums varam tā kā iznomāt telpu uz 5-6 stundām. Šo Paraunsko sportdienu apmēram 40-50 cilvēki ar kustību traucējumiem. Jūs ziniet, jūs iekšā pie mums tiksiet? Mēs tā kā, bet jūs tā zināt, vai mēs tiekam vai nē? Nē, pēc papīriem vajadzētu tikt, bet ziniet, varbūt labāk tomēr atbrauciet, izvērtējiet, mums parādiet un uzrakstiet mums atzinumu, vai mums dara sporta centrs cilvēkiem ar invaliditāti vai nedara. Man tas bija vispār, es paliku bez vārdiem. Jo patiesībā tad, kad tu to būvē un cel, tad jau tev ir jādomā par pielāgotību, ne jau tad, kad tas viss ir uzcelts, un tad, jūs ziniet, jūs varētu atbraukt, tā kā apsekot un uzrakstīt, ja? Vai dar vai nedar. Un tieši tas pats visticamāk arī tā, ja? Vai jums ir speciālisti? Nē, noteikti jau nav, bet ja ļoti grib, tad varbūt, ka mēs kaut ko varētu pameklēt. Tāda ir tā attieksme, diemžēl. Par to, kāda situācija ir reģionos gan ar attieksmi, gan ar infrastruktūru, mēs parunāsim uzreiz pēc reklāmas pauzes. Un atgriežamies raidījuma īsi un konkrēti diskusijā. Šodien sarunas tēma mums ir sporta iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Daiga, vai bez šī Rēzeknes piemēra, ko jau iepriekš minējāt, vēl ar infrastruktūru citās vietās ir kādas problēmas? Vai tur ir problēmas? Tur jau tā lieta, ka mēs īsti nesaprotam. Līdzīgi bija arī ar Valmierā, kad mēs pajautājām, vai Valmierā ir pieejams baseins. Jā, ziniet, it kā ir. Bet mums tur otrā stāvā, tur tāds slikts tas pacēlājs, un viņš tur lūst, un diez vai, ka tur 20 vai 30 ratiņnieki varēs. Tā kā, diez vai mēs tur uztaisīsim tādas sacensības. Un tad brīžiem liekas, tad priekš kā jūs taisat? Es saprotu, ka tā ir priekš cilvēkiem, priekš veseliem cilvēkiem, bet visādi dažādi var gadīties dzīvē. Arī tas pats veselais cilvēks, viņš var, pamežģīt kāju vai salauzt kāju, viņam rehabilitācija, un dakteris viņam iesaka peldēt. Un viņš varbūt nemaz nevar uzkāpt tām trepēm uz to otro stāvu, viņam arī nepieciešams šis lifts vai pacēlājs. Es citreiz tiešām apbrīnoju, kā ceļ tos centrus, ko viņi tur domā, kas viņiem... Kas ir eksperti, kas novērtē šo vidas pieejamību, ar ko viņi konsultējās, jo, piemēram, ar Paraunsko komiteju noteikti neviens nekonsultējās. Es saprotu, ka ar Aperonu vai Sustento 2 organizācijām, tad tur vairāk tie tehniskie projekti ir saskaņot, lai būtu tās platās durvis un kaut kādus uzbrauktūs, bet kā tas strādās dzīvē, pēc tam tā kā, nevienam baigi nav interesanti. Un tieši tas pats arī ir vairākās skolās, kur arī atjauno šīs sporta zāles, es runāju arī gan Rīgā, gan reģionos. Tad arī, super, mēs nokrāsojam, pielāgojam, uzliekam uzbrauktuvi vai kā citādāk, bet to, kad ir jāpielāgo tualete, to, ka ir jāpielāgo dušas telpa, to, ka ir jāpielāgo, kur pārģērties, par to, tā kā mēs esam drusciņā aizmirsuši. Tā ir. Jā, uz papīra skaitās, ka viss ir, bet dzīvē patiesībā ir citādāk.
Un arī tas pats ir problēma, ļoti liela problēma ar sporta speciālistiem. Pareizi arī Nadija teica, ka pirmkārtām nav tādas izstrādātas sporta politikas, nav programmas, kā apmācīt šos trenerus vai šos sporta darbiniekus vai fizioterapeitus. Jā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ir šāda akreditēta programma tieši pielāgotie speciālisti, bet viņi pabeidz tik maz, ka šo speciālistu diemžēl nepietiek. Un ja mēs paņemam šo, neforšot teikšu tā statistiku, kas ir mūsu valstī, kad apmēram 10% cilvēki jau ir ar invaliditāti no visiem iedzīvotājiem, tad tas tā diezgan baisi. Pirms mēs turpinām diskusiju, palūkosim nelielu video. Bieži vecākiem vai aizbildņiem, kuru bērni ir ar invaliditāti, izaicinājums ir ne tikai atrast izdevīgu treniņu vietu. Tā kā arī invaliditātes ir dažādas, jāpiemeklē tāds sporta veids, ar kuru iespējams nodarboties, piemēram, jāšana ar zirgu. Priekšrocība šim sporta veidam ir tāda, ka bērni pat ar diezgan smagu invaliditāti, kas nevar pastaigāt, nevar paskriet, nevar darīt precīzas kustības ar rokam, mest šķēpus vai kaut ko tādu. Tomēr jātnieku sportā spēj iemācīties pamatlietas un arī var pat startēt. Ja mēs ņemsim par piemēru Rihardu Sniku, kas ir pazīstamākais sportists, tad viņa invaliditāte gadījumā viņš nevienu citu sportu nevarētu izvēlēties. Viņš nevar paiet, viņš nevar neko darīt precīzi ar rokam. Viņš nevarētu šaut, piemēram, vai viņš nevarētu mest šķēpu vai disku, vai hokeju spēlēt. Viņš nevar neko, bet zirga mugura viņš var visu. Trenere Darija Tikhomīrova ikdienā pasniedz treniņus arī bērniem un jauniešiem ar cerebrālo trieku, autismu un garīgā rakstura traucējumiem. Profesionālā sporta Latvija ir milzīga izaugsme, bet tāda ikdienas sporta, mūža sportā, man gribētos, lai tas būtu populārāks, jo nemaz nav tik daudz jātnieki, kas startētu Latvijas čempionātos un kas startētu sacensībās. Mēs redzējām sižetā tātad vairāk tieši par jāšanu sportu, bet Nadija, vaicāšu jums kā Latvijas speciālās olimpiādas valdes loceklē, kādi vēl ir šie sporta veidi, ar ko tīri fizioloģiski varbūt ir vieglāk nodarboties, kas ir populārākie cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? Populārākiem man šķiet, ka ierobežojumu īsti nav. Katrs var atrast sev, ko darīt. Piemēram, futbolā spēlēt, tāpat mēs braucam arī vairākus gadus pēc kārtas pasaules bērnu un jauniešu futbola sacensībās, kas notiek Göteborgā un Gothia Cube, kur mēs izcīnījām 3 reizes zeltu, 2 reizes sudrabu un 1 reize bronzas medaļas. Tātad bija arī šīs kausa atvests Latvijā. Man šķiet futbolu ļoti populāri un ļoti daudz spēlē, bet tie ir, skolas vecumā bērni. Un, protams, arī viegla atletika daudz iesaistās. Un man liekas, tajā speciālā olimpiādē, skolas vecumā bērniem ļoti daudz sacensībās tiek organizētas, bet kā arī tādiem smagākiem ar kustību traucējumiem, kuriem kustības diezgan minimālas, tāpat viņi iesaistās boči, kurus es arī organizēju un organizēju Eirāzijas mēroga sacensībās Kuldīga. Un ko es novēroju to, ka patiešām Latvijā tiek iesaistīti vecums līdz 22, tāpēc, ka pieteikumu es redzēju vecumu dalībniekiem, un tad mums Latvija bija no 12 gadiem līdz 22. Bet viesi, kas bija no Faroes salas, Mensalām un tā tālāk no ļoti daudzām valstīm, no Izraēlas, tiem pārsvarā bija vecums līdz pat 40 un 45 pat gadi vienam bija. Kāpēc tā? Kāpēc Latvijā tā ir? Es, rakstot arī no speciālā sporta centra Erasmus Plus projektu, vairākus projektus un piedalījos vairākos semināros un apmācībās ārzemēs un novēroju šo situāciju ārpus valsts robežām un sapratu, ka viņiem darbojas klubu sistēma,
Un viņi, teiksim, nevis tikai vienu to sportu un ikdienas sportu, kā jau Darija teica, ka ir svarīgi, lai ikdienā ir ar ko nodarboties. Organizācija Alba Spānijā, kur es biju, viņiem, piemēram, ir dienas centrs, kur sportisti visu dienu garumā var nākt nodarboties ar sporta veidiem dažādiem un arī vingrot un tā tālāk. Tur ir liela cilvēku grupa, kas ar viņiem darbojas. Viena daļa ir apmācīti un viņi palīdz restorānā, kurš arī pieder šai organizācijai, Alba organizācija. Restorānā viņi tur kā viesmīļi darbojas un arī virtuvē. Un vēl trešā daļa, viņi ražo portatīviem datoriem somiņas un ādas bija kaut kāda naudas maciņi un grāmatu zīmes un izšūšana. Tātad vispusīga integrācija patiesībā. Jā, ļoti labā, teiksim, tāda veikals bija un arī, un cepā vēl cepumus. Un tajā restorānā arī projekta laikā un tajā mācība laikā mēs arī ēdam pusdienas un tur tikai turīgie cilvēki gāja šajā restorānā, jo viņiem ir svarīgi ziedot tam cilvēkam un aiziet pie viņa samaksāt par to pusdienu, tādā veidā arī ieguldot viņa darbā un nevis iet kādā citā. Un restorāna vienmēr bija rezervēts 2 dienu uz priekšu. Un vēl viena daļa bija viņiem pieder, man šķiet 4 autobusi vismaz ar viņa to logo es redzēju, kas stāvēja sētā, viņi brauc un ved mazgāt drēbes no cilvēkiem savāds un arī mazgāšana tur notika. Tā kā viņiem tādi vispusīgi un par viņiem visi zin. Mēs braucam vairākās skolās un ka mēs pasakam, ka mēs arī viņi tā, vai jūs zināt, ka ir tāds Alba? Mēs sakam, jā, mēs bijām. Jā, un viņiem informācija jau skolā bija par šādu kompāniju, ar ko viņi nodarbojas. Tā kā tā informācija ir un viņi non-stopā arī reklamējās un viņiem tas skrejlapiņas bija visur izdalītas. Un skolā, sporta skolotāji tāpat arī jau iesaka aiziet, piemēram, sestdien vai svētdien, ja tur ir pasākumu apmeklēt. Tāpat arī citas valstis, kur es biju līdzīgā situācija. Nevajag arī tālu braukt tepat Lietuva. Viņiem arī klubu sistēma un mana kolēģe, kura strādāja sporta skolā par treneri, viņa arī strādā pēcpusdienā, arī papildu trenē arī cilvēkus ar invaliditāti. Piemēram, par šo mūsu ideju, ko mēs jau cīnāmies, jau 3 gadus nepārtraukti, par šo Paromsko sporta centru cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs arī to stāstam, ka arī šis sporta centrs būtu kaut kas ļoti līdzīgs tādai firmai, gluži firmai nē, bet arī mums ir šajā visā budžeta projektā un biznesa projektā ir iekšā, ka tur strādās arī 90% cilvēku ar invaliditāti. Ņemot vērā, kad mums ir arī apmācības Jūrmalā, ir šī Jūrmalas Siva koledža, kur apmāca cilvēkus gan par dārzniekiem, gan par apkopējiem, gan kā uzkopt viesnīcu, gan kā palīdzēt kā virtuves strādniekiem. Un ņemot vērā šo apjomu, kad mums tur ir paredzēta gan viesnīca, kā dienesta viesnīca sportistiem un arī tie, kas tur vēl, teiksim, no reģioniem dzīvotu uz vietas un strādātu par piemēru. Tāpat tur ir paredzēta gan ēdināšana, gan sporta centri, gan tāpat teritorijas uzkopšana. Un tas jau arī pašā sākumā bija arī kā tāds sociāli integrēts projekts, kur tev arī ir iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, speciālistu uzraudzībā, plus arī, protams, ja tu esi līdz tādam līmenim ticis kā paromsko sportu un tieši profesionālu sportu. Tā kā mēs esam tikai ceļa sākumā ar šīm birokrātijām nenormālākajām, nepārtraukt kaut kādi papīri, dokumenti, saskaņošanas. Cik pārskatāmā nākotnē realizēsies šis projekts? Reāli būs centrs? Mēs ļoti ceram, ka nākošgad mēs uz rudens pusi varēsim beidzot to pirmo, kā mēs runājam, to pirmo traktoru ielaist uz tās zemes, jo zeme mums jau ir. Un pats projekts arī ir, un projektu ir izstrādājuši Norvēģis, Francūži un Latvijas
firma, 3 firmas, tātad tas ir sporta komplekss ar multifunkcionālo halli, viesnīcu, iespēju, protams, visām iespējamiem speciālistiem, kas ir nepieciešami, fizioterapeiti, sporta ārsti un tā tālāk, trenažieru zāles, 2 stadioni un kērlinga halle. Un, protams, prioritāte būs sportistiem ar invaliditāti un vispār cilvēkiem ar invaliditāti. Un, attiecīgi, protams, arī jebkuram citam cilvēkam, kurš vēlas arī sportot, arī tur viņam būs pieejams šīs. Vienīgi tas, ka, teiksim, cilvēkiem ar invaliditāti vienmēr būs priekšrocības, tie treniņu laiki būs tad, kad mums to vajadzēs, un tad, kad tas būs vajadzīgs. Jo pašlaik, piemēram, ir tā, ka treniņu laika arī tur, kur mūsu sportisti trenējās, īpaši komandas sporta veidos, lūdzu, 10 vakarā, 11 vakarā, un tad jūs varat nākt un spēlēt savu volejbolu vai spēlēt savu ratiņu basketbolu. Vai pa dienu, no 12 līdz 2. Ņemot vērā, ka gandrīz visi sportisti strādā, viņi arī strādā algotu darbu, viņiem ir darba laiks no 9 līdz 5 līdz 6. Tad pa kuru laiku viņi tur pa dienu var iet sportot. Protams, ka viņiem vajag tieši tāpat kā kuram citam cilvēkam pēc darba. Pēc darba ir, tad jau viss ir aizņemts, ir viss iespējamās līgas, komandas dažādos sporta veidos. Un tad paliek tie brīvie laiki, lūdzu, 10, 11 vakarā. Jana, jūsuprāt, ko šāds sporta centrs dotu un ko jūs no tāda varbūt sagaidītu? Man jau ļoti labi, viņš netālu no manām mājām būtu. Tas droši vien daudz ko atvieglot, jo ir dažas, piemēram, tenisa halles, kuras neļauj mums trenēties, tāpēc, ka esam ar ratiem un tātad piegražojam telpas. Tas, protams, tur nebūtu tāda noteikti. Bijis tieši arī komentārs. Jā. Kad treneri meklē to vietu, kur mūsu ratiņnieks, tā teikt, ņem pretīm. Tas, protams, atvieglot. Varbūt, kad tenis nav gluži tas, ko viņa grib. Tas ir tas, ko mēs esam atraduši, kur ir atrasts treneris un atrasta tuvu lokācijas vietu. Viņa izvedāt. Varbūt, kad ir pilnīgi cits sporta veids, kas viņai augot, viņu aizrautu. Mēs iepriekš arī runājām par infrastruktūru. Varbūt no pieredzes varat minēt kādus sadzīviskus šķēršļus, kas līdz šim pieredzē ir traucējuši varbūt pilnvērtīgi nodarboties ar sportu? Man liekas, ka galvenais šķērslis tas ir inventāra trūkums. Viņai nav speciāli pielāgot ratiņkrēsla. Kā es saprotu, ka mūsu valstī tāda bērniem nemaz nepienākas. Un tad es esmu atradusi atkal savu veidu. Es esmu izcīnījis no valsts, ka viņai pienākās ratiņkrēsls tādu, kā man vajag, nevis to, ko valsts iepērk, valsts iepirkumā. Un tad šis tirgotājs viņai to ratiņkrēslu ir pielāgojis ar citu leņķi riteņiem, lai viņš būtu vēl tātad vieglāks, ātrāks un ērtāks. Bet tas ir tā kā, es nezinu, iet gumijas zābakos uz balli. Tas ir tas, ko es izjūtu. Jo es domāju, ka viņai būtu pilnīgi citi rezultāti, cita vēlme trenēties, jo tās ir pilnīgi 2 dažādas lietas. Darīt to ikdienas ratiņkrēslā vai darīt speciāli pielāgotā ratiņkrēslā. Nadija, varbūt vēl jūsu komentārs arī tīri sadzīviski ikdienā. Mēs jau dzirdējām, teiksim, šajās sporta hallēs, gan šie pacēlāji, gan durvju platumi, arī dušas labierīcības, specifiski sportojot arī ratiņkrēsli. Kur vēl ir sadzīviski šķēršļi, par ko nav padomāts? Viņi, piemēram, gribētu iet peldēt. Bet peldēt, es saprotu, ka vienīgā tuvākā vieta ir Vaiveros, kur ir šis ielaižamais pacēlājs. Kāpēc Rīgā ir tik daudz baseinu? Un viņai pat tas peldēt nevis tāpēc, ka viņa gribētu, viņas veselībai tas nāktu ļoti par labu. Mums vienkārši šāda iespēja nav, un kamēr viņa bija maza, tikmēr es viņu kaut kur mēģināju stāpīju, cēlu, vilku laukā no tā baseina. Šobrīd baseins viņai ir liekta sportiskā aktivitāte. Un tad atkal jautājums par informācijas aprīti. Kā jūs nonācāt pie informācijas, ka Rīgā nav, bet ka ir šajos Vaivaros? Vai to bija viegli atrast? Tas ir lietas, ko es zinu, jo, kad tu esi aktīvs vecāks, pats kaut ko dari, vai arī tevi draugi iet ar bērniem kaut ko dara, un tu esot sanatorijā, es sapratu, ka tā ir vienīgā vieta, kur viņai ir pielāgota šī infrastruktūra. Un, protams, arī nepieejamās sporta zāles, piemēram, skolā, kur viņa mācās, vispār nav sporta zāles. Līdz ar to viņa nepiedalās sportā kā tādā, jo bērni sporto ziema, vasara laukā. Ja ir galīgs nelaiks, tad viņi sporto gaitenī. Un šāda veida aktivitāte viņai ir vienkārši liekta, jo, ja viņa ar klasi var darīt te jebko kopā, braukt pat ekskursijā, tad sports viņai skolā, diemžēl, ir liekts.
Man šķiet, ka tā sporta zāle, tā ir ne tikai, man liekas, visas skolas gandrīz ir problēma, ka vienlaicīgi vienā zālē darbojas vismaz 3 klases. Nu, labi, ka 2, tad ir labi. Es domāju, ka tā ir problēma Latvijā kopumā. Tā nav kvalitatīva, tev 60 vairāk skolēni kliedz katrs no savas puses, un tad tev bumba lido uz vienu pusi, uz otru pusi. Pirmkārt, tas jau ir bīstami jebkurām skolēnām, nevis tam tikai, kurš sēž varbūt ratiņkrēslā. Un bieži vien tā arī skolotāji saka, viņš sēž tāpēc malā, ka viņam ir tur drošāk. Jā, nekā viņu darboties ar pārējiem, jo vienkārši viņš nespēja pārredzēt šo te visu zonu. Vēl runājot par to informācijas apriti, jo vairākas reizes diskusijā nonācām pie secinājuma, ka bieži vien varbūt ir iespējas kaut kur, ir varianti, bet par to cilvēki nezina. Nu, kur ķerās tā informācijas apriti? Ko tur vēl var darīt? Mēs tiešām par to ļoti bieži esam domājuši un esam pētījuši un aptaujas veikuši. Un katrs šo informāciju, diemžēl, saņem citādāk. Teiksim, ja es esmu runājis arī ar bērnu jauniešu vecākiem. Kā jūs uzzinājāt, kad mums Rīgā būs kaut kas tāds? Jā, man tur pateica viena paziņa, tā tur pateica nākamam. Tas ir forši, kad ir 2, 3 mammas, kur viena otru pazīst. Teiksim, tā globāli pilsētā Ogre, piemēram, zina 3, 4 mammas, kad ir tāds pasākums, un pārējās tā kā īsti nezina. Bet pēc tam jau tā informācija, tā kā savā starpā tiek nodota. Un es tām mamām prasu, saku, pasakiet man lūdzu, ko mums darīt, kur reklāma televīzijā, reklāma radio, sociālie tīkli, mājaslapas, avīzes, pastāstiet mums priekšā, kā jūs varētu. Viņi saka, Daiga, vislabāk būtu aizēju uz tirgus laukumu, paņem ruporu un nobļaujies. Un mēs zināsim daudz vairāk nekā pa televizoru parādīs vai radio pastāstīs. Viņi saka, mums nav laika skatīties televizoru, mēs nesēžam sociālos tīklos. Un es uzskatu, ka viss normālāk un viss pareizāk būtu šo informāciju iedot tieši pašvaldībām. Tātad pašvaldības, sociālie darbinieki, tie, kas strādā ar šiem, pacientiem, ģimenēm, bērniem, pieaugušajiem, viņi tomēr zina savu pašvaldību iedzīvotājus. Tātad, lai tā informācija aiziet pie viņa paša, nevis viņam ir jāmeklē. Jā, tieši tā, kad pašvaldība nodrošina, kad viņi izstāsta, tur un tur var nodarboties ar sportu, tur un tur ir fiziskas aktivitātes, tādā un tādā vietā. Un arī pašvaldībām, ja pašvaldības, būtu nedaudz aktīvākas, es domāju, ka arī ļoti daudz kas mainītos. Bet pašlaik, laikam, gan tos darbinieku trūkums, gan šī tāpat kā Jana arī teica, tie visi tie asistenti, man liekas, ir tos pašvaldības darbiniekus. Tā nobiedējuši, un ne tikai nobiedējuši, bet arī, ka viņiem nav laika vispār nekam citam, kā tikai iedot vai trūcīgo pabalstu, vai maznodrošināto pabalstu, vai izpētīt asistentu atskaits. Tas ir viss, kas saistās ar cilvēkiem ar invaliditāti. To mēs esam ievērojuši, un tas tiešām ir ļoti skumji. Un to, ko mēs esam nodrošinājuši, jā, tā ir Rīga, tagad tā būs Daugavpils, pagaidām tur gan ir, šis viss ir slēgts sporta aktivitātes, bet, es ceru, ka viss būs drīz normāli un būs arī Daugavpilī tāda pati kā Rīgā, tāda bērnu, jauniešu, tad parasporta, tādas aktivitātes, fiziskas aktivitātes arī tur būs, jā, bet vairāk liekas tā, ka nevienam neko nevajag, un tad, kad mums vajag, tad nav kam to vajag. Tāds aburtais loks nopietni. Kaut gan tad, kad paskaties uz tiem cilvēkiem tiešām, kas sporto, kā viņiem izmainās dzīve. Es jau no 2006. gada es vadīju Latvijas ratiņbasketbola sporta federāciju un no 9. gada Latvijas Paralimpisko komiteju. Katrā ziņā tie sportisti, kas sporto, kas ir manā redzeslokā, viņi ir paspējuši jau apprecēties un izšķirties un darbus mainīt un nomainīt. Pirms tā viņi sēdēja vienkārši mājās un lenza griestos. Varu nosaukt vārdus, uzvārdus vismaz 15 cilvēkiem, kuri no pilnīgiem mājās sēdētājiem, iesaistoties sportā, ir
gan uzņēmēji, gan paši strādā, gan vēl arī sporto, un, kā es teicu, ir apprecējušies un izšķīrušies jau. Mēs turpināsim jau pēc pavisam nelielas reklāmas pauzītes. Un atgriežamies raidījumā īsi un konkrēti, vēl runājot par sabiedrības attieksmi. Jums ir, Nadija, arī diezgan pieredze, kā ārvalstīs šis viss notiek. Kāda salīdzinot varbūt ārzemēs, kāda Latvijā ir sabiedrības iesaiste, sabiedrības attieksme pret parasportu? Man šķiet, ka sabiedrība vairāk informēta, un tad man arī jāpiekrīt Daigai, ka viņa teica, ka tā informācija jābūt arī nevis tikai vienam cilvēkam, kas piedalās šajās sacensībās, bet arī jābūt pašvaldībai un tā tālāk. Bet man šķiet, ka arī jābūt informācija gan sporta skolotājiem pirmam kārtam, jo viņš ir tas, kurš propagandē, kurš reklamē tos sportu vai veselīgo dzīvesveidu, tad kā reklāmu. Katru reizi šo rullīti ielaiž un pastāst, tur tādu un tādu nodarbības notiek. Un izdala viņam arī kaut vai skrējlapiņu tajā brīdī. Tas būtu informējams skolotājus. Un tad arī, kā jau es teicu, vairākos valstis piedalījos gan sacensībās, gan skolēni piedalījās sacensībās. Un novēroju to, ka sacensībās apmeklē ļoti daudz gan pirms izglītības iestādēs bērni, kurus atved speciāli, lai viņi redzētu, kā notiek sacensības, kuri ir informēti un kuri uzskata par godu atbraukt un parādīt un atbalstīt savējos. Un gan arī vecāki bieži vien pavada arī savus bērnus uz šīm sacensībām. Mums, principā, tad, kad sākās sacensības, un es organizēju sacensības bieži 6 reizes gadā, bet bieži sestdienas organizēju. Un tad ir tā, ka, ja ir ceturtdienas sacensības, tad būs sporta skolotāja ar visu komandu. Un viss. Ja ir sestdiena, tad notiek no skolas neviens neatbrauks, jo sporta skolotājiem ir brīvdiena, un viņš nebrauc šī dienā. Vecāki neved, jo viņiem ir brīvdiena, viņi neved. Vai nu nav autobus, vai vēl kaut kas cits, vai nu mašīnas nav un cits iemesls, kāpēc viņi neved. Un tāpēc arī vienmēr man atved valsts sociālās aprūpes centru klienti. Ļoti daudz no Liepājas, no Rīgas, pat no visam novadiem atved uz sacensībām. Tā kā ir skaidrs, jā, tur valsts aprūpes centri strādā gan sestdien, gan svētdien, un tad viņi arī var atvest šos cilvēkus un ir ļoti priecīgi. Bet skolēni netiek atbalstīti. Protams, ka ir labi, ka ir tādas mammas, kas deg pa savu bērnu, un es visu cieņu, un es ļoti priecīga, ka tādi vecāki ir un ka popularizē šo, un varbūt, ka vecāki arī tagad dzirdēs un centīsies varbūt vairāk pievērst savam bērnam uzmanību un atbalstīt viņu. Jo es saku, bērnam ir svarīgi nevis to, ka viņš dabūja zeltu vai sudrabu, jo viņam tas īsti nevajag. Parasti tas sporta skolotājiem ir vajadzīgi vairāk. Bet viņam svarīgi, lai tas vecāki ir klāt, lai viņš atbalsta un lai viņš redz, ka tas vecāki viņam sakārto to sporta tērpu un aiznes un atgādina par to ūdeni paņemt līdz, kas vienmēr problēma ir. Tā kā man šķiet, ka jābūt vairākām cilvēku grupām informācijai. Un viņai jābūt tiešām kā aptieka. Visi zin, kur ir aptieka. Jāna, no jūsu pieredzes, kāda ir sabiedrības attieksme un vai to vajag mainīt? Un kā to mainīt, ja vajag? Es varbūt neesmu labais piemērs. Es kaut kādā dzīvoju savā sociālajā burbulī, kur apkārt ir daudzi īpašo bērnu vecāki un mēs tā kā pa dzīvi nesūdzamies, tā kopumā viens otru atbalstam un neesam saskārušies ar kaut kādu tādu negatīvu sabiedrības attieksmi, varbūt tāpēc, ka paši ejam vienmēr pozitīvas un tā. Protams, dažreiz ejot veikalā, es tagad pamanu, kad uz manu bērnu pēkšņi viss skatās. Iepriekš, ka viņi bija mazāk ratiņkrēslā, kaut kā mazāk pievērs uzmanību. Bet vai ir kaut kas, ko sabiedrībai vajadzētu skaidrot, ko varbūt sabiedrība īsti neizprot? Jā, to cik svarīgs šādiem bērniem ir gan sports, gan arī kaut vai parastas fiziskas aktivitātes. Šī pati vides pieejamība, kur nav arī skolā, kāpēc viņa gan nevarētu piedalīties sporta stundā, ja viņa var piedalīties matemātikas stundā, vai ne?
kad ļoti liela problēma tomēr ir tā vidas pieejamība mums. Ja es Rīgā sūdzos, tad es varu iedomāties, kas ir notiek reģionos. Pirms mēs turpināsim diskusiju, noskatīsimies vēl vienu nelielu video. Treneri skaidro, kam dēļ sportot gribētāji nav pārāk daudz. Jāapzinās vecākiem un treneriem. Mēs esam daudz gadus ar to cīnījušies un savā stāvlī mēs piedāvājam arī bezmaksas nodarbības, bet, diemžēl, mēs nevaram piedāvāt lielu apjomu, jo tiešām katrā sportista treniņš izmaksā ļoti dārgu. Latvijā ir ļoti daudz staļu. Un ja vecāki ir ļoti apņemīgi, tad ir jāizbrauc, jāizrunājas ar treneriem, jāprasa tās nodarbības. Es no savas puses esmu ļoti atverta, man mēdz zvanīt treneri no citiem staļiem un teikt, ka pie mums grib nākt bērns, ko mums ar viņu darīt. Darīja stāsta, ka Latvijā vidēji viena treniņa izmaksas ir no 20 līdz 40 eiro, bet stāsts ir ne tikai par cenu. Reizēm staļu īpašnieki nevienmēr ir tik atverti, tāpēc, ka viņi nezin, ka viņi to drīkst, ka tas nav nekas briesmīgs, jo cilvēki mēdz baidīties no bērna ar invaliditāti. Trešais iemesls nevienmēr vecāki, kas atdod bērnu sportā, zina, ar ko rēķināties. Nevienmēr viņi ir gatavi apjomam, jo viņam vajadzēs vest bērnu uz treniņiem, pielāgoties laikam, kad treneris to var izdarīt. Vienlaikus treneri apzinās, ka iesaistītās sporta komitejas sniedz tik lielu finansiālo atbalstu, cik tas ir iespējams. Ja būtu milzīgs valsts atbalsts, ja mēs varētu izveidot sporta centru, kur ar to var nodarboties, kur tā būtu primāra lieta, tad tam sportam būtu pilnīgi cita attīstība. Es zinu valstis, kuras jatnieku sports ir attīstījies vienkārši fenomenāli, piemēram, Kazahstāna. Bet tur ir milzīgs valsts atbalsts. Un atgriežamies RTV diskusijā par parasporta pieejamību Latvijā. Šeit studijā mums ir arī 3 viešņas. Varbūt pēc video sižetā redzētā jau kādas pārdomas ir kādam. Bērniem un jauniešiem sports, vismaz tik, cik tas ir redzams mūsu redzeslokā, ko mēs te kā Latvijas Paramatiskā komitejā zinām, tad tas tiek apmaksāts. Mēs maksājam tieši Latvijas Paramatiskā komiteja. Mēs apmaksājam gan treniņu zāles, gan treniņu vietas. Jā, pietrūks tas, ka mēs nevaram, teiksim, apmaksāt transporta izdevumus. Ļoti bieži tas ir dārgi vecākiem izvadāt. Būtu forši, ja mums būtu pāris autobusi, ja, ko mēs, apbraukāt kaut kādas konkrētas rajonus vai vietas un šos bērnus no punkta A paņemt un aizvest uz treniņu vai uz sporta nodarbībām un atvest viņus atpakaļ. Teiksim, tas vispār būtu ideālā variantā. Tas būtu ļoti liels atvieglojums arī vecākiem noteikti, kad tu zini, ka tikos, tev ir autobus, kur tu savu bērnu iesēdini un atved, tā teikt, uz kādu sporta centru vai sporta vietu uz speciālu uzraudzībā. Jā, un ja mēs runājam arī pēc sižeta tieši par parasportu, tad arī mēs, kā Latvijas Paramatiskā komiteja, arī nodrošinām šos treniņus arī pie Daras Tikamieros tieši konkrēti, un mēs arī nodrošinām apmaksājumu šos treniņus tieši šādiem bērniņiem un arī jauniešiem. Bet tā kā mēs te vairāk runājam bērni jaunieši, jo tas, tas ir nākotne, ja, bet arī vēl joprojām arī paramatiskā sportā mēs gaidām arī tos cilvēkus, kuri ir ieguvuši kaut kādas traumas dzīves laikā, un viņi jau ir pieauguši, un varbūt viņi kādreiz ir pat sportojuši. Tikai, viņiem vajag saņemties, saprast un tā kā dzīvot tālāk, tas sākumā ļoti grūti. Bet, ka kaut kādi 2-3 gadi ir pagājuši, un tu esi apjēdzis, kas ar tevi ir noticis, tad var sākt arī domāt par to, ka sports ir viens no aktivitātēm, kas visticamāk būtu vēlams, arī nevienmēr tev jābūt par profesionālu sportistu, bet, lai kustētos, lai izietu no tās sava sociālā burbuļa, citā burbulī lielākā varbūt, un socializētos, un saprast, ka tu neesi vienīgais tāds. Tā kā diskusijas laiks mums straujiem soļiem iet uz beigām, tad pavisam īsi vēl noslēgumā vēlos arī pavaicāt, ja mūs skatās varbūt kādi vecāki, kam ir bērns ar īpašām vajadzībām, kas ir tas, kā motivēt, ar ko motivēt varbūt sākt sportot?
sākumā ir jādod cilvēku, kas strādās ar viņiem, un vietu, kur strādās. Tas ir sākums. Piemēram, mums novadā šāda nav, un es darbojos tikai, teiksim, brīvprātīgi darbojos. Vienkārši vadu nodarbības un tā tālāk. Pašreiz sociālais dienas pašvaldībā tā kā nāca pretī, un tad 2 mēnešus tā kā sāk man apmaksāt nodarbības, ko es vadu, bet tā nav izēja. Un es sapratu, ka cik daudz Rīga ir viss kaut kas, ko var visur sūtīt un viss notiek, tad novados es domāju, nav tas. Un es pat nevaru pateikt, ko tagad vajag un ko teikt. Vecākiem es varu ieteikt meklēt kādu, varbūt kā kāds var paņemt, kāda biedrība. Es domāju, meklēt pašiem informāciju, caur sporta skolotājiem noteikti, caur internetu jāmeklē. Tas arī ir viss. Jo pašreiz vēl nav tādu centru, kur ir viss, viņš nostiprināts, viņš ir oficiāls, viņš ir zināms. Ir tikai biedrības, kuras sašķēļas mazus gabaliņus, kuri nelielas summas dabu no pašvaldības vai vēl no kā, un viss. Neviens nedarbojas. Nāciet, es jums piedāvāju. Mēs ļoti centīsimies to centru uzbūvēt. Jā. Mums vienkārši vajag valsts atbalstu nedaudz. Vēl arī, Jani, jums kā mammai šobrīd ir iespēja uzrunāt mammas visā Latvijā. Ko jūs viņām teiktu, lai motivētu, ja bērni vēl nesporto, bet viņiem ir šāda iespēja? Kāpēc sākt to darīt? Tas vienkārši paver bērna to redzesloku plašāku un tādā veidā viņš arī iekļaujās sabiedrībā, bet ir tā otra puse, kad kāds upurs tas ir ģimenei, parasti tas ir viens no vecākiem, kurš nestrādā vai strādā pavisam minimāli, tad nes to upuri, vedā to bērnu pa nodarbībām. Ar ko īsti rēķināties? Tā ir godīgi. Tas ir nenormāls darbs, jo tam bērnam, ja viņam ir jebkāda invaliditāte, viņam tāpat ir rehabilitācija. Vai tas ir logopēds, ergoterapeits, fizioterapeits, un plus tam vēl tai bāzei ir jāliek klāt sporta nodarbības. Dažreiz, kā mūsu gadījumā, tas sports ir arī daļa no rehabilitācijas, jo man sākumā bija diskusijas ar fizioterapeitu, viņi uzstāja, ka bērnam tas nebūs labi un nāks pa sliktu, bet tā, ka viņi redzēja rezultātu, tad viņi mums tieši motivē šobrīd, kad ir vēl vairāk jānodarbojās ar tenisu, un tas viņai tiešām palīdz. Un kādi ir jūsu tālākie mērķi? Kas ir tas, ko vēlties sasniegt? Tagad, kad viss ir aizliegts, kad nav nodarbība, Tad ir laiks padomāt, cik Jā, vienkārši gribās atgriezties normālās sliedēs un baudīt to normālo dzīvi, kādu mēs jau paši sev bijām tā kā sakārtojuši un izveidojuši. Šajā mirklī, dāmas, teikšu lielu paldies par dalību diskusijā. Ar RTV skatītājiem atgādināšu, ka šodien mums viesos bija Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte. Paldies jums, ka atradāt laika sarunai ar mums. Lūdzu. Paldies lielu teikšu arī speciālā sporta centra dibinātāja un vadītāja Nadijai Strasdaņai. Paldies arī jums liels. Un arī mammai, bērnam ar īpašām vajadzībām Janai Krūmiņai teikšu lielu paldies, ka bijāt šodien šeit kopā ar mums. Ar jums RTV skatītāji mēs raidījumā īsi un konkrēti tiekamies jau atkal pēc nedēļas.